120 uz 80. Tāds ir normāls asins spiediens. Taču lielākā daļa Latvijas iedzīvotāji nemaz nezina, cik reižu viņu sirds asinsvados izgrūž asins. Kaut arī vairākums cilvēku zina, pie kādām sekām var novest paaugstināts asinsspiediens, daļa pie ārsta nemaz neiet. Šodien Latvijas kardiologu biedrība, sākot kampaņu Izmēri asinsspiedienu, sirds veselību pārbaudīja Rīgas domniekiem. Liela daļa Rīgas domas deputātu pirms domas sēdes izmantoja iespēju izmērīt asinsspiedienu. Protams, bija arī draudzīga smiešanās par to, ka asinsspiediens būtu jāmēra pirms un pēc sēdes. Rezultāti kā nu kuram. Daži atzinās, ka ar kardiologu tiekas regulāri. Mēs faktiski varētu samazināt mirstību, un es šodien vēl speciāli to parēķināju un domāju, vismaz par 25–30% no tās, kas ir pašreiz, un tad mēs sasniegtu pozitīvu balansu faktiski tai tautas attīstībai. Taču 38% Latvijas iedzīvotāji nemaz nezina, kāds ir viņa asinsspiediens, bet 6% iedzīvotāju asinsspiedienu nav mērījuši nereizi mūžā. Kaut arī cilvēki apzinās, ka paaugstināta asinsspiediena sekas var būt infarkts, insults un pat nāve, piektā daļa cilvēku pret to izturs vienaldzīgi. Kardiologi aicina vismaz reizi gadā izmērīt asinsspiedienu un atgādina, ka sirds veselības kabinetos un daudzās aptiekās to var izdarīt bez maksas. Kā arī uzsver, ka samazināt asinsspiedienu var atmetot smēķēšanu, samazinot liekos svaru un sāls patēriņu, kā arī klausot savu ģimenes ārstu.